Tagad mēs paspēlēsimies ar terminiem. Mums jāatrod Ņūtona binoma trešais loceklis. Ko nozīmē trešais loceklis? Es sākšu atkal vēlreiz, jau kuro reizi uzrakstot mūsu formulu un skaidrošu. Tad pats pirmais loceklis īstenībā saucās nultais loceklis, bet pirmais saskaitāmais. Tad šeit mums ir divi konkurējoši, pretēji termini, var teikt, loceklis un saskaitāmais. Un tad nākamais būtu pirmais loceklis, bet jau otrais saskaitāmais. Kāpēc vajadzīgi šie divi termini? Saskaitāmais ir vienkārši tas, kas mums pasaka, cik mums ir saskaitāmie, reāli burtiski cik mums ir saskaitāmie. Tad ceturtajai pakāpei būs 5 saskaitāmie, piemēram. Bet loceklis ļauj tā precīzāk numurēt un balstās uz vienkārši šo koeficientu, augšējo koeficientu kombināciju skaitam, un arī pakāpi, kas ir otrajam elementam. Tad, ja es skatītos, teiksim, uz vispārīgo gadījumu, šis man būtu kā taisloceklis, bet kā mīnus kā plus pirmais saskaitāmais. Un, protams, man neatliks vajag daudz vietas, bet pēdējais būtu n taisloceklis un n plus pirmais saskaitāmais. Un tagad man vajag trešo locekli. Ko tas nozīmē? Man vajag c, tā mēs strādājam 7. pakāpē, un mums vajag trešo. A pakāpē 7 mīnus 3, tad 4. pakāpe, un B pakāpē 3. Tas ir tas, ko mums vajag. Nu, mēs zinām, ka B šajā gadījumā ir, protams, 3. Un mums vajag noteikt šo koeficientu. Mēs varam izreikināt, bet mēs varam vienkārši ņemt paskālu 3 stūri. Atrodam vienkārši 7. rindu un trešo elementu. Tad šī ir 7. rinda, n ir 7, un kā mums ir 0, 1, 2, 3. Mums vajag šo. Tātad 35, A4 reiz 27. Un cik ir 35 reiz 27? Noskaidrosim. 945 A4. Un tā ir atbilde uz šo jautājumu.